cienījamie politiski represētie un tuvinieki, Latvijas iedzīvotāji. 1949. gada 25. marts ir viena no melnākajām dienām visām Baltijas tautām un valstīm. Šajā dienā apmēram 90,000 cilvēku bez tiesas tika nosaukt par noziedzniekiem, tika atņemta viņiem manta un tika viņi uz mūžu izsūtīti ārpus savas zemes. Vismagāk šī diena skāra Latviju, kur gandrīz pusi no šiem vairāk kā 42,000 tādā veidā tika izsūtīti prom no savas zemes. Kas bija šie cilvēki? Viņi tika nosaukti par kulakiem, par bandītu atbalstītājiem, bet viņi īstenībā bija tikai savas tautas, savas zemes cilvēki un strādāja tās labā. Kas viņi bija? No viņiem maza daļa bija tikai spēka pilnie vīrieši. Tie sen jau bija dažādās kara pasākumos ierauti un izzuduši. No viņiem liela daļa bija veci cilvēki un slimi. Un pamatu stipro sastādīja sievietes. Kas bija viņu vaina? Vaina bija tā, ka viņu vecāki un vecvecāki varbūt bija atļaujušies druscīt vairāk kā pārējie. Tāpēc viņi tika nosaukt par kulakiem, tāpēc viņi tika aizsūtīti iznīcībai. No tiem gandrīz trešā daļa bija bērni. Tā ir tā daļa, kas ir šeit arī šobrīd kopā ar mums. Viņi ir ar sirmām galvām, to mēs redzam no Resnā kunga. Viņi glabā smagas un nepārvaramas atmiņas, bet no viņiem netiek pausts naids, netiek pausta atriebības vēlme. Viņi ir izgājuši vissmagāko dzīves skolu un saprot cilvēcības īsto vērtību. Viņi ir tie, kas mums var palīdzēt šajā laikā, kad Latvija ir lielu pārmaiņu priekšā, noteikt pareizo virzienu. Tāpēc paldies Resnā kungam par viņa izteiktajām domām. Es esmu pārliecināts, kad visi šeit klātesošie viņām piekrīt. Mēs šeit esam nākuši, lai atcerētos pagātni, bet tomēr skatītos nākotnē. Mums jāatcerās pagātne, jo vēl ar vien šīs domas, ka mūsu vidū ir cilvēki, kuri būtu pakļaujami tādām pašām represijām, kā tas kādreiz tika izdarīts. Tas mums ir jāatcerās, un mums kopā visiem jādara tas, lai tādi notikumi vairs mūsu zemē nekad neatkārtotos. Mums jāveido nākotne, strādājot visiem kopā, atceroties šo pagātnes mācību, bet veidojot nākotni. Veidojot nākotni tādu, kurā Latvija ir stipra un varena valsts, kuru mēs paši cienam un kuru atzīst un godā visa pasaule. Šodien
Godbijībā nolieksim galvas ne tikai 49. gada upuru piemiņai, bet visu komunistiskā režīma upuru piemiņai, jo šodien ir komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.